Trešā nodaļa – karma joga. Adžuns sacīja: Džanārdana, Kešava, kāpēc tu gribi, lai es piedalos šajā briesmīgajā karā, ja uzskati, ka saprāts ir labāks par auglīgu darbību? Man saprātu mulsina tavu pretrunīgie norādījumi. Tāpēc lūdzu, saki skaidri, kas man būtu svētīgāk? Dieva augstākā personība sacīja: bezgrēcīgais Adžuna, es jau paskaidroju, ka ir divi veidi cilvēki, kas cenšas izprast patību. Vieni to cenšas darīt ar empīrisku un filozofisku prātošanu, bet otri ar garīgu kalpošanu. Nedarot darbu, nevar atbrīvoties no pretdarbības, un ar atsacīšanos vien nevar sasniegt pilnību. Ik viens spiests bezpalīdzīgi darboties atbilstoši materiālās dabas dotajām īpašībām, tāpēc neviens nespēja pat mirkli būt bezdarbībā. Kas aptur jutekļus no darbības, bet prātā apcer jutekļu priekšmetus, tas maldina sevi un ir liekulis, bet kas ar prātu patieši cenšas valdīt darbīgos jutekļus, bez pieķeršanās un uzsāk karma jogu, tas ir daudz augstāks. Pildi savu nolikto pienākumu, jo darbs ir labāks par bezdarbību. Bez darba nevar pat uzturēt ķermeni. Darbs jāveic kā ziedojums Višnu, citādi tas piesien materiālajai pasaulē. Tādēļ, Kuntī dēl, pildi noliktos pienākumus viņam par prieku, un tu vienmēr būsi brīvs no važām. Radīšanas sākumā visu radību kungs laida pasaulē cilvēku un padievu paudzes, ziedojumus Višnu, un svētī tos, lai šie ziedojumi nes jums laimi, jo ziedojot jūs saņemiet visu, kas vajadzīgs laimīgai dzīvē un atbrīvē. Ziedojumi iepriecinātie padievi būs vēlīgi arī jums. Tā darot laimi viens otram, labi dzīvosiet visi. Padievi gādā par visu dzīvē nepieciešamo, un ziedojumi, jeb jāgjas iepriecināti, viņi jums dos visu, kas vajadzīgs, bet kas bauda šīs veltes un neziedo padieviem, ir zaglis. Dieva kunga baktas atbrīvojas no visiem grēkiem, jo ēd to, kas vispirms ir ziedots. Bet tie, kas gatavo ēdienu tikai savu jutekļu baudai, ēd vienu vienīgu grēku. Visu radību uztur labība, bet labība nāk no lietus. Lietus nāk no jāgjas, bet jāgja rodas no noliktā pienākuma. Vēdās teikts, kā pareizi jārīkojas, un vēdas ir izpaudušās tieši no Dieva augstākās personības. Tāpēc visu caurstrāvojošais pārpasaulīgums vienmēr ir ziedojumā. Mans dārgais Adžuna, kurš cilvēks mūžā neseko vēdās dotajiem ziedojuma aplim, tas dzīvo grēcīgu dzīvi, kurš dzīvo tikai jutekļu apmierinājumu, tas dzīvo veltīgi. Bet cilvēks, kurš gūst prieku sev un dzīvo sevis apziņā, kurš pilnīgi apmierināts sevī un piesātināts sevī, tam nav pienākumu. Kurš apzinās sevi, tam vairs nevajag pildīt noliktos pienākumus, bet nav arī iemesls tos nepildīt. Viņš nav atkarīgs ne no vienas dzīvās būtnes. Tāpēc dari darbu kā pienākumu un nepieķeries tā augļiem. Strādājot bez pieķeršanās, cilvēks sasniedz visaugstāko. Džanak un daudz citi valdnieki sasniedz pilnību tikai pildot noliktos pienākumus. Tev jāpilda pienākums kaut tādēļ, lai rādītu paraugu ļaudīm. Lai ko arī dižens cilvēks darītu, parastie cilvēki viņam seko, un lai kādu paraugu viņš rādītu, visa pasaule dara tāpat. Prithas dēls, visās trijās planētas sistēmās nav nekā tāda, kas man būtu jādara. Es neko nevēlos, un man neko nevajag, tomēr es pildu noliktos pienākumus. Pārtika, ja es kaut reizi nepildītu noliktos pienākumus, tad viss sekotu manam paraugam. Ja es nepildītu noliktos pienākumus, tad sabruktu visas šīs pasaules. Es kļūtu par cēloni negribētu pēcnācēju dzimšanai, un tādējādi izjuktu visu dzīvo būtņu miers. Kā pienākumus pilda nejēgas, kur pieķērušies darba augļiem, tā darbojas arī mācītie, taču bez pieķeršanās. Viņi to dara, lai vestu cilvēks pa pareizo ceļu, lai nejauktu prātu nejēgām, kur pieķērušies noliktā pienākuma augļiem. Gudriem nav jātur tie no darba, viņiem pašiem garīgi jākalpo, jāiesaista viņi visdažādākajās darbībās, lai nejēgas pakāpeniski attīstītos Dieva augstākās personības apziņā. Neīstā es maldinātā dvēsele uzskata sev par darītāju, taču patiesībā visu dara trīs materiālās dabas īpašības. Stiprinieki, kurš zina absolūto patiesību, tas nenodarbojas ar jutekļiem un to apmierinošanu,
labi zinot, ar ko atšķiras garīgā kalpošana no darba augļu dēļ. Materiālās dabas īpašība apstulbināti, nejēgas pilnīgi iegrimst materiālā darbībā un pieķeras tai, bet gudriem nevajag viņus traucēt, kaut arī viņu pienākumi nezināšanas dēļ ir zemāki. Tāpēc, Arģuna, visus savus darbus velti mani, pilnībā apzinies mani, nevēlies ieguvuma un neko neuzskati par savu, nomet apātiju un cīnies. Kurš savus pienākumus pilda pēc maniem norādījumiem, ar ticību, bez skaudības sekot tiem, tas atbrīvojas no auglīgas darbības važām, bet tiem, kuri aiz skaudības neievēro šo mācību un neseko tai, trūks jau kādu zināšanu. Viņi ir apmuļķoti, un visas viņa pūles sasniegt pilnību lemtas neveiksmē. Pat gudrais rīkojas saskaņā ar savu dabu, jo ik viens seko dabai, ko veido trīs īpašības. Ko gan var dot savas dabas apspiešana? Ir noteikumi, kas ļauj ierobežot pieķeršanos un nepatiku pret jutekļiem un to priekšmetiem. Nedrīkst nonākt pieķeršanās un nepatiks varā, jo tie ir klupšanas akmeņi sevis apzināšanās ceļā. Labāk kaut nepilnīgi veikt savu pienākumu, nekā pilnīgi darīt cita darbu. Labāk iet bojā pildot savu pienākumu, nekā darīt cita pienākumu, jo iet svešu ceļu ir bīstami. Arģuna sacīja, Vrišņi, pēcteci, kas gan mudina cilvēku grēkot pat pret savu gribu, it kā ar varu piespiežot? Dieva augstākā personība sacīja. Tikai iekāre, Arģuna, kas rodas no saskarsmes ar materiālajām kaislībām, un vēlāk pāriet dusmās, un kas ir šīs pasaules visu aprijošais un grēcīgais ienaidnieks. Kā uguni klāja dūmi, kā spoguli klāja putekļi, kā dīgli klāja klēpis, tā dzīvo būtne klāja iekāra. Kuntī dēls, tādā veidā gudrās dzīvās būtnes tīro apziņu pārklāja iekāre, viņas mūžīgais ienaidnieks, kas nekad neapmierinās un liesmo kā uguns. Iekāra mājo jutekļos, prātā un saprātā. Caur tiem viņa pārklāja dzīvās būtnes īstenās zināšanas un maldina to. Tāpēc, Arģuna, labākais no bāratas, vispirms savaldot jutekļus, iegrožo šo lielo grēka iemiesojumu, un tad nogalina zināšanu un sevis apzināšanās sagrāvēju. Darbīgie jutekļi ir augstāki par nedzīvo matēriju, prāts ir augstāks par jutekļiem, saprāts ir vēl augstāks par prātu, bet dvēsele ir pat vēl augstāka par saprātu. Stipriniek Arģuna, zinot, ka esi augstāks par materiāliem jutekļiem, prātu un saprātu, stiprini prātu ar apdomīgu garīgu saprātu, un tā ar garīgu spēku uzveic nepiesātināmo ienaidnieku iekāri.